Cesvenes vārds visnotaļ saistās ar tās arhitektonisko pērli ar Cesvenes pili, taču šobrīd šeit tiek atjaunota vēl kāda ēka. Tas ir Smēdes nams, kas noteikti iekaros cilvēku mīlestību. Šī būs otrā vasara, kopš Smēdes namā saimnieko Diānas Druvaskalns 3 bērnu ģimene, kura ēku iegādājās ar mērķi to saglābt. Par šo ēku, man liekas, varētu uzrakstīt grāmatas un stāstus un raidījumus. Jo es saliku uz lapiņas tā, lai pašai būtu skaidrs, ka viņai ir vismaz 11 statusi. Pils Smēde, kokapstrādes darbnīca, pagastmāja, kantorēka, dispečērpunkts, laboratorija Cesvenes piensaimniekam. Un šobrīd šī vieta tiek radīta, kur būt kopā. Un, ja man izdosies, es būšu priecīga stāstīt par Latvijas kalējiem. Tas nekas, kas neesmu kalējis. Es par viņiem varu stāstīt, un viņu nemaz nav daudz Latvijā. Šobrīd gan Diāna vēl meklējot veidu, kā stāstīt, kā īsti šo misiju veikt. Tikmēr atjaunots tiek pats nams un uzņemti jau pirmie viesi. No šeit mēs cepam pankūkas un sapņus. Savukārt šī telpā ir gods sadots mājas dvēselītais Sikspārnīšiem un Laimes pakavs ārka, kur varam stāstīt savus sapņus. Šī ir goda istaba puišiem, viesiem, kungiem, puišu istaba. Atbilstoši. Un bērnu istaba, kur viņiem pavadīt laiku, lai vecāki varētu brīvi atpūsties. Tas ir tāds pārdesmit sekundžu izskrējiens cauri ēkai, taču Diānas sirds un domas ir tik ļoti šai visā iekšā, ka par savu ieceri viņa varētu stāstīt stundām. Arī to, ka naudiņa jumta nomaiņai tiek gādāta cepjot pankūkas gan šeit, gan izbraukuma pasākumos. Šis gads sākās ar neparastu moto maini pankūkas pret jumtu. Es labprātāk dodu nekā ņemu, un pankūks ir veids, kā es varu cilvēkiem stāstīt par šo ēku. Pankūks ir veids, kā pie manis atbraukt vienkārši. Vienalga, vai tu esi ar Olmi, vai tu esi ar mazbērnu, vai tu esi ar bērnu, vai tu esi ar draugiem, vai tu esi ar otro pusīti, vai tu esi ar draudzeni. Tu vienkārši vari atbraukt un baudīt situāciju, apstākļus. Nu, ja tā patīk. Patiesībā es jau tikai tāds iesācējs zaļknaubs esmu visā pasākumā. Bet cept Smeceres silā sportistiem ārā, kad ir apkārt sniegs un gāžu lietus, jēziņ. Un pankūkas ir tikai viens no soļiem Smēdes nama nākotnē. Lai radītu pamatīgu stāstu par šo unikālo vietu, Diāna aicina ikvienu dalīties vēstures liecībās un rakstīt arī savas leģendas. Savukārt atbildot par to, kā tad rīdzinieks sajūtas laukos, viņa neviļus atklāja savu dziļāko būtību, prasmi būt laimīgai it visā, kur esi. Es esmu šeit, es dievinu, man ļoti patīk. Es daru daudz 1000%. Un es esmu Rīgā, un man reāli patīk. Un es baudēju tajā. Nu tā pīstu. Es braucu uz laukiem, kas ir Lielvārdē. Un man riktīgi patīk. Man patīk tur, kur ir mana ģimene, man tur ir labi. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, Mārtiņš Svitka, RTV.